Pār mani viegli nav ķemēties un mazgāties. Tā, cik to var ciest, es negans esmu. Lai skolu kļūst, pēc mazīt mūs, zinu pats, kas man būs labs. Dzīvē beidzot jau gatavs, es negans esmu. Na, pats, lilā rokās bandānās. Būt par mani, man ir prieks, jo negans esmu. Negantais Henrijs. Frère Jacques, dormez-vous, sonnez les matines, ding dang dong, ding dang dong. Vai mēs beidzot esam galā? Henrij, es mācos franču valodu, mamā. Kā franciski pateikt knislis? Stāt, tur ir jautrā nometnē. Kā tu zini? Ralfs tur bija pagājuši gadu. Viņiem 3 baseini un 124 televizora kanāli. Griezies šeit, ēst. Tu brauc uz nepareizo pusi. Stāvi! Mēs neesam apmetušies tur, Henrij. Mēs dodamies īstā pārgājienā pie dabas krūts. Dabas? Nē! Negantā Henrija brīvdienas. Izgāstuve. Ko niekus? Šeit ir brīnišķīgi. Kur televizors? Paldies Dieviņam, tā nav. Un baseins? Nav. Mēs peldēsimies ezerā. Kur mazmājiņa? Nav. Joks. Tur. Tā ir mazmājiņa. Īsts pārgājiens. Jā, tēt. Labadiena, koki. Labadiena, putniņi. Labadiena. Labadiena. Labdiena, monsieur. Šķiet, tas nozīmē laipni lūgti. Lūdzu, padod kārti, Henrij. Qu'est-ce que vous faites? Kāpēc nevaram apmesties jautrajā nometnē? Tur ir ērtas gultas un karsta duša. Kas gan tas būtu par pārgājienu? Mēs paliksim tepat. Beidz žēloties un sāc izklaidēties. Vai varētu būt vēl ļaunāk? Pēdējais būs zaļs pastālā. Nāciet, mazie. Šeit ir brīnišķīgi. Jaukāk nekā baseinā, vai ne, Pīter? Daudz. Nāc, Henrij. Nē, tur ir netīrs un čūskas. Čūskas? Neuzvedies kā mazs bērns. Nāc iekšā. Nē, nāc. Nedaudz dubļu nevienam par ļaunu nav nācis. Es ienīstu dabu. Kas tur bija? Nezinu. Droši vien vilkatis. Nekā, tu tikai mēģini mani sabiedēt. Tas bija tu, Henrij? Nekā, redzi? Tas nebiju es. Man šķiet, tā bija pūce. Vai vilkatis, kurš izlikās par pūci. Vilkaši ir ļoti gudri. Ar labu nakti. Henrij, man vajag uz tualeti. Ej! Laukā ir tik tumšs. Ja nu es sastopu vilkati? Ej! Es pastāvēšu sardzē ar lukturīti. Vilkačiem nepatīk gaisma. Tagad viņš ir drošībā. Cik šeit tumšs un smirdīgs. Henrij,
Henry! Piedošanu, nepareizā telts. Henry, kas notiek? Kur Pīters? Pīters guļ. Henrijs paņēma manu lukturi un pameta mani tualetē. Henry! Zinu, esmu negants. Lūdzu, sūtiet mani mājās, lūdzu. Nekā. Tavs tēvs grib atpūsties pie dabas, un tieši to mēs darīsim. Kāpēc nevarējām uzliet telti dārzā? Viņš būtu pie dabas, bet mums būtu kārtīga tualete. Nieki, esam atbraukuši atpūsties. Nāc, Pīter. Es domāju, ka brīvdienās visi jauki pavada laiku. Daba. Izdomāju, viņi grib būt pie dabas krūts, lai notiek. Labrīt, tēt! Nē. Škits! Palīgā! Prom! Škits, prom! Prom! Paldies, Henry! Kas par netīrību? Nejēdzīgās haitas! Kas vainas, Pīter? Vilkatis! Tur nekā nav. Tu esi īsts briesmonis, zaķi. Man ir garlaicīgi. Man gan ne. Vai mēs varam iet pastaigāties? Lieliska ideja, Pīter. Bet laukā gāž lietus. Ko niekus? Tikai smidzina. Es mīlu pastaigas lietu. Nē, esi negans, Henry. Es neiešu. Labi, paliec un savāc malku ugunskuram. Kur lai rauju malku? Mežā, kur gan citur. Un pielūko, lai tā būtu sausa. Kas tas bija? Es aizeju! Te pat ir kaudze malkas. Frère Jacques, dormez-vous, sonnez les matines, sonnez les Non! Quelle horreur! Mes underpants! Ņam, gardi zefīriņi. Cik jauki, ka atradi sausu malku, Henry. Rādās būs lietus. Laiks čučēt, zēni. Mam, es esmu slapjš. Nesaprotu, šī telts nekad nesabrūk. Es gribu mājās. Bet man šķita, tev patīk dzīve pie dabas krūts. Nē, man šeit riebjas. Saglabāsim mieru.
Tēt, ko mēs iesāksim? Man ir brīnišķīga ideja. Jautrajai nometnē nav nevainas. Jauki redzēt viņus spēlējamies kopā. Bet vai tas ir droši? To es saucu par īstu atpūtu. Filmu demonstrēšanai sagatavojusi Latvijas televīzija, tulkojusi Baiba Vētrāja, skaņu režisore Diāna Pāvilsone, lasīja Pēteris Šogolovs.